16. uzdevums valsts eksāmenā 23. gadā. Atkal dārgais. 4 punkti. No punkta B pret plakni A novilks perpendikuls BD, slīpnes BA un BC. Dots leņķis BCA ir 90 grādi. Un tagad ir jautāts, leņķis, ko BA, slīpne BA veido ar plakni alfa. Mēs esam gudri, mēs neanalizējam visus gadījumus, mēs skatāmies BA, projicējas par DC, tad BAD būs šis te leņķis. BAD būs meklētais leņķis. Tagad mums jautā, taisne A neatrodas vienā plaknē ar taisne AD neatrodas vienā plaknē ar BD. Nav taisnība, atrodas gan, jo viņi ir vienā trīsstūrītība. ADB. B gadījumā BA, tieši tas pats gadījums. Vienā trīsstūrītī, vienā plaknē atrodas. Neder viņš mums. BC, AD un BC ir šķērsas taisnes. Vienā plaknē nekādi nevar atrasties. Šis gadījums C mums patīk. Taisne BC. Bet pārbaudīsim arī D gadījumu. Tad AD un AC. Šis mums neder, jo viņš atrodas plaknē alfa. Apzīmējam. Šķērsas taisnes AD un BC neatrodas vienā plaknē. Un tagad ir teikts, papildina doto zīmējumu un uzzīmē perpendikulu no punkta D pret taisni AC. Pamato, ka novilktais nogriezums un taisni AC veido 90 grādus. Tad mēs viņu velkam šeit, DC. Sakam, ka veido 90 grādus pret AC. Kāpēc mēs to drīkstam tā teikt? Mēs pamatosim to ar 3 perpendikulu teorēmu. Tikai piebildīšu, šī uzdevumā AC ir taisni, jo iziet bezgalīgi tālu ārpus AC burtiņiem. Pārējie visi ir nogriežumi. Šeit pievērst uzmanību, šī punktā pievērst uzmanību apzīmējumiem, kaut arī skolotājiem ir instrukcijas nesamazināt par to neievērošanu atzīmi. Tātad nogriezens BD ir perpendikulārs alfai, plaknei alfa. Pēc dotā taisne AC atrodas, ja pieder plaknei alfa. Acīm redzami. Slīpnes. Tagad skatīsimies. Slīpne BC pēc dotā, un tas ir nogrieznis mūsu apzīmējumos, ir perpendikulārs taisnei AC pēc dotā. No tā mēs varam apgalvot, jeb seko, jeb izriet, vai tāpēc, bet rakstīsim smalki. BC projekcija, es rakstīšu pilnā tekstā. Taisnes BC projekcija. Ir nogriežņa BC projekcija, nogrieznis DC, ir perpendikulārs taisnei AC. Tad, ja slīpne ir perpendikulāra taisnei, kas atrodas, tad ir slīpnes projekcija DC, arī ir perpendikulāra taisnei, kas atrodas plaknē. 4 punkti kabatā. Paldies par uzmanību!